Latvijas meži pastāvīgi mainās. Aug koki, mežā notiek saimnieciskā darbība, arī augsnē notiek neredzami procesi. Klimats kļūst straujāks un neprognozējamāks. Lai saprastu, kas īsti notiek, nepietiek ar vienu pastaigu mežā. Ir vajadzīgi gadi, pat gadu desmiti, tāpēc Latvijā tiek veikts meža monitorings. Monitorings nodrošina ne tikai pamata informāciju par kaut kādu procesu vai parādību, bet arī ļoti lielu datu apjomu, ko pēc tam izmanto zinātnieki tālāk savos pētījumos. Latvijā Nacionālā meža monitoringa programma sākotnēji ietver vienu aktivitāti, tātad meža resursu monitoringu, pēc tam papildinājās, šobrīd jau ir 6 aktivitātes, iekļauj arī dažādu veidā Eiropas līmeņā informāciju par gaisa piesārņojumu ietekmi uz mežiem, dažādu veidu biotiskos riskus, jeb vienkāršāk sakot kukaiņu un meža dzīvnieku bojājumus, un arī bioloģisko daudzveidību kopš 19. gada. Visā Latvijas teritorijā Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava pārziņā ir ap 16,000 paraugu laukumu. Katrs no tiem ir 500 kvadrātmetru liels, un tajā aug vidēji ap 30 kokiem. Ik viens no šiem kokiem tiek izmērīts reizi 5 gados, rūpīgi, precīzi un pēc vienotas metodikas. Katra no šīm mapītēm raksturo ļoti detālus meža koku mērījumus. Piemēram, šeit ir viens no 26 bijušajiem Latvijas rajoniem, ko mēs saucam par plānošanas vienībām. Tātad zilie punkti ir tātad šie mūsu parauglaukumi. Mums jau šobrīd ir 4-5 gadus, tātad 4 reizes ir pārmērīti meži, gan jauni, gan vidēji vecumi, gan veci. Mēs ļoti labi zinām, kā koki auga. Un ja mēs šādu te laika rindu mēģinam turpināt uz priekšu nākotnē, tad mēs varam pateikt, zināt, kāda meža būs nākotnē. Šie dati ir pamats kādam nozīmīgam instrumentam, institūta zinātnieku izstrādātam simulācijas modelim. Tas ļauj analizēt, kā meža resursi varētu attīstīties nākotnē un kā tie mainītos pie dažādiem mežsaimniecības scenārijiem. Scenārijas principā tās ir tas, ka mēs pasakām, ko tad tajos mežos darīt, ko stādīt vai nestādīt, kad stādīt vai kopt, nekopt. Tas iespējas ir milzam daudz, ko mēs varam par saimniecisko darbību mežos definēt, ko modelēt vai nē. Un tad modelē uz priekšu 100 gadus, 200 gadus priekš var modelēt vai ne, jo tālāk mēs ejam, jo varbūt tie rezultāti ir mazāk ticami, bet patiesībā tas rezultāts, ko mēs modelējam, tas ir tas saimnieciskās darbības potenciālā ietekme uz meža resursiem. Zinātnieki uzsver, šāda pieeja ļauj saimniekot gudri, jo tā balstās faktos, nevis minējumos. Ieinteresēti šajā mūsu modelī ļoti, ļoti daudz cilvēku vai ne, gan tā ir valsts sektors, gan arī privātais sektors. Un tā kā privātajam sektoram aizvien lielāka interese ir, mēs esam arī radījuši tādu vienkāršotu rīku, vienai audzē, nevis visiem Latvijas mežiem, ar kuru palīdzību cilvēks modelēt un paskatīties, kas ar viņa konkrēto mežu notiks nākotnē. Vai viņš tur saimniekos, nesaimniekos, vai saimniekos mūsdienīgi, vai ikdienišķi, vai pasīvāk. Tā kā ievadot šos te datus savus meža audzes, viņš var paskatīties, ko katrā no šiem mežsaimniecības scenārijiem definētiem var iegūt viņš ar savu mežu. Kopš 2019. gada Valsts Mežzinātnes institūts Silava veic arī bioloģiskās daudzveidības monitoringu. Tas ļauj novērtēt, kas aug un dzīvo mūsu mežos, cik daudz bioloģiski vērtīgu elementu tajos sastopams un kā šīs vērtības mainās laikā. Ko tad mēs īsti aplūkojam bioloģiskās daudzveidības monitoringa ietveros? Pirmais ir ģenētiskā daudzveidība. Mēs skatāmies gan sēklu plantācijas, gan arī ģenētisko resursu audzes un veicam ģenētiskās analīzes. Otrais, aiz ģenētiskās daudzveidības tiek novērtēts arī augu sabiedrības, epifīti un epiksili. Tas ir mežaudzē tiek novērtēti gan veģetācijas stāvs, kokaudze, gan arī sunas un ķērpi, kas aug uz dzīviem kokiem, gan arī sunas un ķērpi, kas atrodas uz kritulām, jeb atmirušās koksnes. Eksperti norāda, veicot monitoringu, mēs darām daudz vairāk. Mēs sargājam savu vērtīgo dabas resursu mežu, mēs novērtējam, kas tajā notiek šodien, un mēs prognozējam, kā tas attīstīsies rīt. Šī pieeja palīdz laikus pamanīt riskus, izvairīties no kļūdām un pieņemt lēmumus. Tā ir mūsu iespēja saglabāt Latvijas dabas resursu noturību nākamajām paaudzēm.